Un mēs atkal esam šeit. Bet mums uz ekrāna nav nekā. Aleks. Jā, man patīk tā dziesma, ko tu dziedāji. Mēs varam viņu kā intro uztaisīt. Kur tu teici, Olīs tīpa mans? Labi. Jā, labi. Esiet sveicināti, Olibet entuziasti. Davai, saņemies. Davai. Esiet sveicināti, Olibet entuziastu basketbola līgas sekotāji, skatītāji, atbalstītāji, spēlētāji un visi pārējie iesaistītie mūsu līgas pastāvēšanā, veidošanā un attīstībā. Ir laiks podkāsta Zemes tīpas 5. epizodei. Nu, ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo, tad labi, ka mēs neesam lokšāvēji. Jo mēs šaujam ļoti neprecīzi. Ai, par to mēs vēl paspējam. Bet par to mēs vēl paspējam parunāt. Runājam par gaišajām lietām. Piemēram, tagad nakts ir īsāks par dienām, kas ir forši. Jau ir, jā? Jā. Nu, jā. Un mazais pavasarīts ārā bija. Saulīts spīdēja. Nu jau mazais ir jau tāds. Jā, bet aprīlī sola, ka būs atkal bišķīts sniedziņš, bet zin kā, labi. Mēs tomēr esam sporta žurnālisti un apskatnieki, nevis Toms Brits, tāpēc daudz jaunumu, daudz lietas nevar saprast, būs gara vai īsa epizode, bet jāķerās klāt pie tīkla jaunumiem, ne? Jāķerās klāt pie tīkla jaunumiem un novēlam jums izbaudīt šo epizodi. Nu, sāksim ar to, kur īpaši nekāda jaunuma nav. Nav, jā, tas ir tāda nemainīga vērtība, jau tīkla jaunumos. Jā. Un tas ir mūsu, jau slavenais uzvarētāju radars. Jā, skatāmies uzvarētāju radaru. Mainījies tur nav nekas, izņemot komandu bilances. Joprojām mums ir 3 komandas uzvarētāju radarā. Jā, mēs tur ņēmām vērā arī izslēgšanas spēles tām komandām, kurām viņas jau ir sākušās. Un līdz ar to uz doto brīdi situācija ir sekojoša. Anzāģei ekstralīga izaicinājuma kausā 14-0, darbdienu līgā tai pašai Anzāģei turībai 15-0 un pazudušās Pērlis ar 12-0. Tu teici, ja, ka regulārai noslēgusies? Jā. Tad jāskatās, vai šis, tā teikt, uzņemtais temps arī paliks līdz playoffiem, jo kaut kur jau ir vieta. Mēs jau pagājušajā epizodē minējām, ka ir vieta, kur nokļūdīties, bet tu tā diezgan pārliecinoši teici, ka tā arī viss tur notiksies tālāk, tāpēc lai jau... Redzēsim. Kas tur darba dienu līgā turībai jau bija kāda spēle playoffiņā? Vai vēl nebija? Nē. Man liekas, vēl nebija, un ekstra līgā viņiem arī tagad būs. Šonedēļ sāksies. Jo viņi jau automātiski nākamajā kārtā. Un pazudušās Pērlis arī gaida play-offiņu vēl. Vēl nav sācies. Tas mums ir no uzvarētāja radara. Kas ir Dāvi vēl nākamais? Jā, ja tur pie tām pazudušajām Pērlēm un sieviešu līgas, tad ir varbūt netik laba ziņa mums šajā epizodē. Viena no retajām sliktajām. ASK Ladies dāmām ir nācies, tā teikt, izstāties no turnīra. Tas ir dažādi iemesli dēļ, gan traumas, gan grafiki, gan viss kaut kas cits. Un tur ir bijis tā, kad vairākas spēles pēc kārtas nevarēja sarunāt, kur un kas spēlēs, un vai vispār savāksies. Un tad tāds smags un sāpīgs lēmums, sāpīgs zaudējums, jā, gan pašai sieviešu līgai, gan pašām dāmām, gan jau. Un turpmāk būs bez ASK šo sezonu. Bet, diemžēl, tā gadās, un novēlam dāmām sakomplektēties kārtīgāk, regrupēties pa vasaru un uz nākamo sezonu nākt ar jaunām ambīcijām un rehabilitēties par šo pāragri noslēgušo sezonu. Jūs zināt, dāmas, ka mēs jūs vienmēr gaidām ar atvērtām rokām. Par tiem playoffiem. Tagad jau vairs neko. Tagad tikai labās ziņas. Jā, tagad tikai labās, un palielam tikai arī par playoffiem, jo, tā kā mēs esam YouTube, tad visticamāk mūsu sekotāji arī pamanījuši to, kad ir atgriezušās daudz un dikti daudz tiešraides. Katru sestdienas svētdienu ir pilna liste ar tiešraidēm. Reini, sanāca paskatīties kaut ko. Ir kāda spēle?
Neesmu noskatījies nevienu spēli no A līdz Z, bet uzmetis aci tiešraidēm esmu, jo tomēr tāpat esmu arī abonents kanālam. Jā. Un ar kanālu sanāk ļoti daudz darboties, tāpat ir jāliek iekšā epizodītes. Un ir sanācis uzmest aci un ir milzīgs prieks par to, ka, manuprāt, šogad ir audzis skaits ar komandām, kuras ir piekritušas šīm tiešraidēm. Jo zinu to, ka Kriša Rauska arī nosūta tādu kā informatīvo jautājumu, kurām komandām būs interese, kurām ne. Un, salīdzinot ar pagājušo gadu, es nezinu kā citiem, bet man personīgi šķiet, ka ir daudz vairāk. Jā, man arī tā liekas. Varbūt arī uz komandu skaita palielināšanos tur kaut kur visproporcionāli nevis izlīdzinās, palielinās, bet hei. Jā, un tiešraides ir atrodamas, tātad viņas var pamanīt, kura tiešraide būs, kurai spēlē, kad nebūs mūsu Instagram profilā. Tiek regulāri nedēļas nogalēs arī ievietots vizuālais materiāls, kurām spēlēm būs tiešraides. Mūsu mājaslapā, EBL mājaslapā, diemžēl nav atrodamas saites uz tiešraidēm. Man tā šķiet, bet mūsu mājaslapā ir atrodams kaut kāds foršs cits knifiņš. Jā. Par ko īstenībā es uzzināju tikai šodien. Jā, es man liekas, vakar vai aizvakar. Jā, es gatavojos, tur gribēju kaut kāds play-off zāras apskatīties un kaut ko tādu. Un es uzrakstīju Krišam. Viņš man tāds, bet paskaties mājaslapā, tur taču ir play-off zāra. Un gluži tāpat kā mēs to nezinājām, es ticu, ka ļoti daudz no jums to arī nezin, ka atverot Olibet Entusiasts basketbola līgas mājaslapu un uzspiežot attiecīgo līgu, kura jums interesē, dodamies uz statistika. Tur ir sadaļa tabula, uzspiežam uz tabulas un tur parādīsies sākotnēji regulārās sezonas tabula. Bet labajā stūrītī var uzspiest regulārā sezonu, nomainīt pret playoff, un tur ļoti uzskatāmi parādīsies playoff zāri, kas pret ko ir spēlējis, kādi ir bijuši rezultāti, kas pret ko spēlēs, kur var satikties, un īstenībā baigi parocīgi. Tā kā nezinu, vai tāds bija iepriekš. Es arī nezinu. Bet jebkurā gadījumā milzīgs plusiņš līgas organizatoriem par šāda knifiņa ieviešanu. Ja viņi vēl sagādās to kausu, kas ir tajā play-off zārā, tad vispār milzīgs. Viss cieņa. Bet jā, par tām tiešraidēm runājot, mēs arī bijām Instagramā palūguši jums atsūtīt kaut kādu labu momentu vai epizodi vai highlightu vai netik ļoti highlighted. Laikam, ka nav tik daudz bijuši. Vai cilvēki ir aizņemti gatavoties playoffiem, tāpat treniņu un viss pārējais, bet, kā jau par labajām ziņām runājot, mums ir ko jums pastāstīt. Jā, un Instagramā Henriks apakšvītra 16 iesniedz mums tādu maz interesantu komentāru. Es tagad bišķīt nocitēšu. Tātad norisinājās spēle, kas te notiek pret Utangs. Un bija diezgan īpatnējs beigas, jo 3 minūtes līdz spēles beigām, ko te notiek -15, izslēdzās tablo un jebkāda elektronika. Palielam, vienkārši pazuda. Uz pirkstiem skaitīja rezultātu. Tagad mums te viss būtu vienkārši melns, black screen. Un ko te notiek? Sanāca tajās 3 minūtēs atspēlēt 15 punktus un izvilkt pagarinājumu. Pagarinājumu sākumā viņi atkal dabūja -15. Kas te notiek atkal? Un vēlreiz atvilkt. Pagarinājumā. Jā, un beigās vinnēja. Palielam sanāk, viņi 8 minūtēs, tā ir rēķinot 30 punktus atvilkuši, kas ir diezgan iespaidīgi. Jā, viņiem vienkārši kaut kādu gribējās azartiņu lielāku. Viņi tur atcita vienreiz, viņi saprata, dai pamēģinām, vai mēs varam arī pamatlaikā to papildlaikā to pašu izdarīt. Un izdarīja. Mums kādā kreisajā kantorī likumi bija atraduši laivā. To mēs nemācēsim spriest, gudroties varam visādi un tā, bet kas te notiek? Malači, visu cieņu, apsveicam jūs ar uzvaru pret Utangs. Un zin kā, ir tiešraides. Tas nozīmē, ka ir filmēšana. Loģiski. Diezgan, jā. Ja ir filmēšana, tas nozīmē, ka ir papildus kadrējumi. Arī loģiski. Jā. Un ja ir papildus kadri, tas nozīmē, ka ir atgriezies treneru izaicinājums. Jā. Jā. Tā ir vēl viena feature skatītāja, kas šogad ir atgriezusies. Jā, un tur visām komandām, es domāju, Krišs ir izsūtījis instrukciju, kurā brīdī ko var ņemt un skatīties, bet es te kaut kāds pāris izvilku ārā. Tur pišķīt atšķirās no tā, vai tas ir spēles laikā, vai pēdējās 2 minūtes, vai noslēgums, bet es domāju, doma baigi nemainās.
Pieņemsim, viens ir, ka var paskatīties, vai bija 2 vai 3 punkti. Nu, tad, ja tev plezna ir liela, vai tu pārkāp līniju, domā, ka ir trīnīts, un pretinieks saka, nē, pēc bija 2 un pieprasa tiesnešiem. Jo te es vienkārši domāju, zini, tu jau pēc katra iemestā neapstādini spēli. Tas nozīmē, ka tev ir jāparāda kaut kāda pie pirmā pārtraukuma vai taimo, tev jāparāda, un tad tiesneši iet un skatīties, atpakaļ gaitā. Tas kinda ok. Ok, labi. Cik reizes var tādu pārbaudīt? Viens spēlē. Katrai komandai, viens izaicinājums katrai komandai un neatkarīgi no izņēmuma. Tātad, ja tev ir pareizi, ja tu pareizi izvēlējies viņu, tad tev neatjaunojās, tev paliek tas pat, beidzās. Ok. Skaidrs. Kas vēl, piezīmes paaugstināšana, pazemināšana, tas tā kā diezgan ok. Tas, respektīvi, es tevi nogrūžu, un tad var iet skatīties, vai parastā piezīme tomēr vai paaugstinam uz nesportu. Jā, vai to spēku man pagrūdu, vai vienkārši aiz draudzības. Vai arī es pagrūdu tevi aiz draudzības, un man iedeva nesportisko, un es pateicu, nē, Džek, tas jau bija tikai jokojoties. Ok, sorry, tad parastā piezīme. Tā arī var darīt. Ok, labi. Laiku var pieprasīt nočekot. Tas ir, vai spēles, vai uzbrukumi, ka tur, nezinu, kaut kas... Es sapratu, Es sapratu, bet tāpat viņiem jāpaskaidro. Tāpēc, pieņemsim, tur tagad paliek 2 sekundes uzbrukuma laikā. Jūs sakat, nē, jābūt 4 vismaz, un tad žestiņš, šitas ir žestiņš, šito mēs neparādījām. Ejam televīzijā skatīties. Tā, un 2 minūtes līdz spēles beigām, tur ir tādi kā 24 sekundžu pārkāpums. Tad tas nozīmē, ka, ja tev nosvilp 24 sekundes, tad tu vari teikt, nē, nebija. Vai otrādāk, ja nenosvilps, tad var mums iet kaut kā skatīties, ka tur tomēr pa stīpu nebija un kāpēc atjaunojās. Drīzāk šitā. Tas varētu būt reālāk. Outs un goaltendings ir pēdējās 2 minūtēs. Ok. Bet te man ir jautājums, kāpēc tikai pēdējās 2 minūtēs ir outs un goaltendings. Pēc būtības jau visas spēles laikā. Domāju, to varētu kādam tiesnesim. Sots prom no bumbas. Un viens, par ko man ir visvairāk jautājumu, ir 8 sekundžu pārkāpums metējam. Tas ir domāts sodmetienam? Es domāju, ka jā. Citur es neko nevarēju izdomāt. 8 sekundes vispār globāli ir nejot pāri laukumam, vai arī 5 sekundžu pārkāpums, kad tu pēc dribla turi bumbu vai autu neizņem 5 sekundēs. 8 sekundžu pārkāpums, es domāju, tas ir ieviests uz soda metienu, balstoties arī no dažādām citām līgām, kur ir spēlētāji ar atsevišķām rutīnām, kuras paņem pat 11 sekundes soda metienam. Tāda spēles vilcināšana, gan jau tāpēc arī ir 2 minūtes līdz spēles beigām, jo, lai tu lieki neatpūstos nevajadzīgi, varbūt. Paņem timeout, tad, ja grib atpūsties. Tāpēc, aicinu vēlreiz visus iepazīties, un arī pirms spēlēm, varbūt, nezinu, ja ir kāds jautājums uzjautājot tiesnešiem, bet tāpatās. Vienmēr uztaisiet žestiņu, atļaus, neatļaus, tas jau vairs nav no jums atkarīgs. Galvenais ir mēģināt. Tā mums ir ar video izaicinājumiem. Pa šito pēdējām sekundēm, un playoffos tagad mums ir plus mīnus. Mazais kurjos ir, kas bija mums Snoopy spēlē, un es arī citās komandās esmu dzirdējis, kad, pieņemsim, tagad tev ir 10 līdz 5 sekundes līdz spēles beigām, un tu paņem timeout. Tā kā uzzīmēs, uzzīmēs kombināciju, un lai iemest kaut kādu punktu un palielinātu vadību. Mēs paņēmām timeout, uzzīmējām kombināciju, dabūjām 5 sekundes, autu neizmetām. Blackstorkam pret Alvilu dēliem viņiem bija palikuši 3 sekundes 4. ceturdaļā, un viņi paņēma 5 timeouts. Un tajās 3 sekundēs neviens punkts netika gūts. 5 timeouts? Jā, palielinām visi iespējamie timeout, kas otrā halfā bija. Bet 3 jau tikai. Bet tev ir 2 komandas. Viņi uz abām komandām. Un tur ir bijis tā, ka pirms kaut kāda 3. 4. timeouta nākamās spēles dalībnieki, kas ir nākuši un teikt, Džek, davai, pietiks, neņem vairs timeouts, ļauj mums iesildīties. Bet ja jau sīvā spēle, tad kāpēc nē? Jā, vairāk tas, ka bez rezultātu. Kad tu izņem 5 timeouts, un neviens punkts netiek gūts, un kā tur tā spēle bija, tā arī palika. Man šķiet, ka jums jau pašiem vispār tas bija, ka jūs pie plus 20 paņēmāt to timeout. Pie plus 22. Tad es pieļauju, ka varbūt par to ir neapmierināti spēlēt. Mēs tikai 1, nevis 5, bet jā. Tas tāds interesants, mazā niansīte, kas ir šajās 2 spēļu summās. Okay. Un tad tīkla jaunumus mēs vēlamies noslēgt ar 2 vārdiem. Un ļaušu kolēģim šos 2 vārdus. Es saku, Gunta Baško. Kāpēc Gunta Baško? Kāpēc šie 2 vārdi? Marta mēnesī efektivitāte vidēji spēlē
56. 56. Tas ir viņai diezgan regulāri. 30 plus 25 plus 7 asista drauds. Es nezinu, Reina, viņa varētu Latvijas izlasē sieviešu kandidēt atkal. Es domāju, nevis viņa varētu, bet man ir aizdoma, ka varbūt viņa tieši uz to arī iet. Viņa šobrīd vienkārši ar katru mēnesi uzlabo savu statistiku un pierāda, kādā viņa ir formā. Jo viņai, man liekas, ir pirmā sezona. Man šķiet, ka jā. Negribam samelot. Tad mums tiešām viņai tāds pirmais solīts, ieiet ritmā, parādīt, ka vēl ir iekšā, un tad jau nākamgad gaidām Latvijas izlases kreklā atgriešanos. Pats atceries, kas mums tas bija Kuksiks, kurš vienu spēli nospēlēja, ielika cik tur 49 punktus un dabūja līgumu Francijā tur toreiz savā laikā. Te jau arī visi sādi var būt. Bet jā, tas arī bija viss tīkla jaunumos. Cerams, ka baigi gari mēs neizplūdām, mēs centāmies tās trūkst. Daudz jaunumu. Daudz jaunumu no iepriekšējās epizodes. Un jaunumu mums ir arī TikTokā. Tātad ir pienācis laiks mūsu apburošajai Karlīnai un viņas rubrikai Kas te notiek? Karlīna. Karlīna, kā vienmēr, ir uzdevuma augstumos un ir safilmējusi daudz materiāla. Viņa mums atsūtīja arī daudz materiāla, ko ieviest šajā stūrītī, bet mēs saprotam arī to, ka laiks ir limitēts. Karlīnīt piedod, bet visu mēs neskatīsimies. Taču mēs gribam iedot mazo ētera laiku pagājušā sezonas viesim, ļoti kolorītam, pieredzes bagātam kungam, kuru Karlīna paņēma uz tādu ekspres 2 minūšu interviju. Un tāpēc, dāmas un kungi, jūsu uzmanībai mikrofons tiek nodots Jurim Jurkam. Jautājumtiesa, signori. Cik ilgi jūs Olibetā tiesājat spēles? Ļoti sen es tiesāju Olibetā, jā. Vai tiesnesis saprot, ka spriedumu vairetu būt kludains, taču nevartu labot? Saprot, tagad jau var mainīt un cenšas mainīt. Kā jūs jūtaties situācijās, kad pēc jūsu piešķirtas piezīmes spēlētājam seko spēcīga un negatīva skatītāju reakcija? Es īstenībā cenšos neko neapvainoties, bet patiesībā, ja tas ir tāds diezgan riebīgs spēlētājs, es ar iekšēji varbūt arī smaidu. A few moments later. Tas ir apmēram tā kā klausīties sarunas, kaimiņu sarunas. Es cenšos neklausīties, ko runā cilvēki tur tribīnēs, jo ja tu sāc ar viņiem klausīties, tad patiesībā viņi atrod tavu vājo vietu un viņi turpinās laiku tev, kā saka, asināt. Vai bieži gadās, ka spēlētāji mēģina jūs pierunāt nepiešķirt piezīmi? Ir arī tā, ka tu spēlētāji ir daži labi draugi un tad ir tā grūtāk, bet patiesībā to jau viss redz no malas un jāsaprot to, ka mēs esam ārpus laukuma draugi, bet laukumā mēs esam vienkārši katrs darām savu darbu. Vai pēc spēles mēs būtu pārdomās, ka kādu epizodi varbūt nevajadzētu nosvērt? Jā, ir tā. Ir tāpēc, ka tagad ir noteikumi pamainījušies. Tu vari iepauzēt ar lēmumu pieņemšanu, bet ja tu gribi tā diezgan ātri un smuki, tad var gadīties, ka tu kaut kādu epizodi vari pabojāt. Un svarīgi, protams, arī skatīties līdzi, katram spēlētājiem ir piezīmes. Tad tu vari kaut kādā veidā to savu procesu laukumā koordinēt un censties būt labāks. Kāds novēlējums spēlētājiem uz play-offiem, lai iet ar tādu vēsu prātu un negativitāti atstāja mājās? Īstenībā ir tā, ka visi tie spēlētāji, kas atnāk ar negatīvām domām, tad viņi vienkārši nāk attīrīties. Un tā kā mēs veicam kaut kādā veidā arī ārstēšanas procesu un cenšamies viņus nomierināt, un vismaz katrā gadījumā viņi atgriežas mājās tad patīkamāk. Atbrīvojušies. Jā, tieši tā. Paldies jums. Paldies jums. Man zinu, kas ienāca prātā. Kad viņš pateica par to, mēs palīdzam spēlētājiem attīrīties. Rehabilitācijas klīnika pie jūra. Ļoti labi. Sasmējos. Paldies, Karlīnai, ka uzaicināja Jurim. Paldies, Jurim, ka veltīja 2 minūtīšu laiku. Man pat šita mazāk. Tā intervija tik dinamiska, ka man pat nešķiet, ka tur 2 minūtes pastāstīja, kas notiek iekšā. Man ļoti patika tas, ka, ja tas ir riebīgs spēlētājs, tad es pat iekšēji smaidu. Es sapratu to pašu, tāpēc es domāju, vai viņam ir sarakstiņš ar tiem riebīgajiem, vai vienkārši spēles gaitā skatās. Sajūtām. Un mums ir vēl viens video. Vēl viens? Jā, mums ir vēl viens video. Ja tu atceries, tad bija kungs no ASK komandas, kuram bija spēles skaņas. Karlīna tur viņam bija pilnīgs mikrofonu iesildoties. Ir dublis 2 šim. Un kāds varbūt teiks, ka atkārtojas un tā, bet mums ir viens kungs, kuram ļoti patīk būt kameras priekšā. Viņš ir arī tāds ļoti atvērts, atraktīvs, un tas ir neviens cits kā mūsu tehniskais atbalsts Rihards Gramuls. Un gribot, negribot, viņš visu laiku nonāk mūsu ekrānos.
Varbūt kādreiz viņš būs jāuzaicina arī kā viesis. Mož. Jā, Varbūt. jāskatās, vai viņš var apvienot darbiņus. Viņš skatās fonā un domā, ko jūs tu vispār runājat. Tā skatāmies video. Vienkārši muļķības runāja. Atceries, spēcīgi. Provokācijām neuzķerties. Būs tas pārāk ātrs. Nu rāda. Tas jau tā kā mape. Vēl tev šitā rociņš jāsaliek. Nu tu paņēm un iegriež. Stingri tur. Stingrus. Jābūt vieglam kā pūciņam. Šodien mēs daudz kustamies, mēs neapstājamies. Mēs kustamies. Mēs atbrīvojamies, mēs nedomājam, mēs spēlējam. Ai, jā, lielie pretī. Būs atkal pilns ar zilumiem. Jābūt uzmanīgam. Ar smaidu. Vien danciņu. O, jā. Prieks redzēt. Es vienā spēlē, ka 3 savu mīļākie tiesneši atnākuši. Noskaņo sev pozitīvi. Tā puiši. Un uzdāvinam šo spēli mūsu dāmām 8. martā, tā kā sveiciens dāmām sieviešu dienā. Elektrum! Nu, ļoti labs video. Pa bišķiņam. Gan pašmotivācija, gan jaunu apmācīšanu un izklaidēšanu, gan komandas gars. Nu, cienījam. Īsts līderis, es gribētu teikt. Bet Īsts līderis. Šitā bija arī tā spēle, ko viņi vinnēja. Pret Binderu pirmā spēle, kur diezgan smaga spēle bijusi. Varbūt arī nē, bet vienmēr sakot, nu forši. Prieks. Tiešām prieks, ka mums līgā ir atsaucīgi, radoši un komunikabli cilvēki, kuri tiešām nebaidās no šāda lūguma. Teiksim, tā no mūsu TikTok lēdīs. Un redz, kā ļoti skaists, sirsnīgs video. Ļoti patīk, kā tam mazajam teica, tur stingri pirksts un uzliek bumbiņu uzreiz. Neko darīt. Gaidīsim 3. kārtu. Ne? Gaidīsim 3. kārtu. Bet labi, tas bija viss skatītāji. No kas tur notiek? Karlīna? Nē, tu jau gribēji jau visu. Es vēl negribu, man vēl daudz. Mums vēl ir jāpagudro, jebšu mums ir jāpārbauda, cik ļoti mēs nemākam gudroties. Un tāpēc dodamies uz beņķa ekspertiem, ko varētu pat pārsaukt par beņķa nejēgām. Jā. Nu, pagājušajā epizodē mēs iesākām tās pirmās līgas, kurās sākās playoff. Tas ir Darbdienu līga, ekstra līga izaicinājuma kausa. Uztaisījām tādus mazos. Es atļaušos iestarpināt, ka mēs iesākām ļoti optimistiski un ļoti pārliecināti. Tieši par tām mūsu prognozēm, jā. Un tad es jau tur pēc tām pirmajām kārtām, pēc pirmajām spēlēm redzēju, ka tur auzas gan man, gan tev. Apskatāmies Darbdienu līgu, nokomentējam kaut ko un tad virzamies tālāk uz ekstra izaicinājumu kausu. Paskatāmies to, cik ļoti mēs nemākam prognozēt. Mums ar citu arī pasveicināja, bet to, kas mūs pasveicināja, mēs pastāstīsim. Tā, lūk. Darba dienu līga. Tātad šī mums ir aktuālā, jā? Jā, šī ir jaunākā pat ar jau ceturdaļu fināla viena spēle, kas ir aizvadīta Binders pret Lagunu. Jā, es jau redzu, kur es kļūdījos. Lāve netika tālāk, tika Ķekava tālāk. Izējām cauri, varbūt sākam ar to Kraukļu Vefa brīvsoli. Aizietam, jā. Tur 8. pret 9. vietu bija. Jā, es teicu, ka Kraukļu Vefs vinnēs, ieskrējušies. Brīvsolis viņus izskoloja 3 spēlēs. Jā, tas ir 1-0 jau. Elektrum pret Binderu. Tur, man liekas, ir nepareizi, jo Elektrum 1 spēle vinnēja pret Binderu playoffā. Jā, tad bija 1-2, bet arī Binders tomēr savācās un savu, tā teikt, 4. vietu, kas viņu regulāri. Tur jau nav nepareizi. Tur, šitie kubiciņi, cik, skait, advancēti, labais. Okay. Bet jā, tur mēs likām uz Binderu. Es teicu, ko teici tu? Arī Binderu. Un mēs to prognozu teicām pat nezinot, kā tur tā Elektruma spēle beidzās. Tur mēs trāpījām. Tad bija Laguna pret Burbulītes. Te es teicu, ka būs apsveic, ka 12. vieta Burbulītes vinnēs Laguna. Bet, viņi tā arī noburbuļojās. Tā arī tur Burbulītes uzsprāga. Un Laguna aizgāja tālāk. Tā, kas mums otrā pusē Lave pret Ķekavu.
Lave pret Ķekavu. Mēs abi teicām, ka Lave. Un? Nekā. Un Lave tur arī palika. Ķekava tik tālāk. Ķekava, BBLV, Malači. Arī 3 spēlēs. Bet izskatās vienīgā spēle. Jā, es gribēju teikt, ka visur ir pa 3 spēlēm bijis, bet nē. Un tad pēdējais 8. fināls, kas tur Ivory Rentals, Ķekava pret Zaļiem. Tur arī 2. Tur mēs teici Ķekava Ivory, es teicu Zēzēs. Tu teici Zēzēs? Jā, tad tur arī. Es nošāvis greizi. Tad mums ir palielam katram viens pareizs un vispār ir nepareizi. Jā. Ja tu tagad skaties uz šito. Labi, tad baigos komentāros neieslīgst. Nē, tīri ātri. Tātad mana prognoze. Anzāģa turība uzvarēs Brīvsoli. Lagūna uzvarēs Binderu. ASK uzvarēs Ivory Rentals un LU uzvarēs Ķekavu. Ko tu saki? Es pieturos pie tā paša, ka man būs turība, Binders, Banka augstskola LU un ASK. Bet Binderam un Laguna basket mums jau bija prognozīta. Varbūt tu man vari parādīt, ko es tur minēju iepriekšējā reizi. Nē, tā jau jauna spēle. Šis vēl nav spēlēts, tie viens spēlēts. Sapratu tev. Tu saprati man domu gājienu. Es tev sapratu, bet es tev nemāku parādīt. Tāpēc tu neesi tehniskais džeks. Es teicu Binders. Tagad es teicu Laguna basketu. Nē, es pieturēšos pie Bindera. Jā. Es pieturēšos. Es nemainīšu savas domas. Es arī. Nav tā, ka būtu tur kaut kas pazudis. Jā, labi, dodamies tālāk. Jā, kas mums tālāk? Mums tālāk ir... Ekstra līga izaicinājuma kausu. Apskatāmies, kā mums tur gāja. Jā. Mēs arī paprotām. Sākam ar izaicinājumu kausu, kas ir sanāk pēc spēku 2. līga tagad, vai ne? Un te mums ir tā, ka Pārdaugavas Buku un Ērūfs ir nonākuši šajā zarā pēc zaudējuma. BK dolāriem. Pārdaugavas Buku zaudēja BK dolāriem un Ērūfs zaudēja gāzē. Tur mēs abi likām, ka Ērūfs vinnēs, bet tur mēs aizšāvām garām. Tu teici, ka Buki tiks tālāk. Nē, es teicu, ka dolāri tiks tālāk un Buki nonāks izaicinājuma kausā. Un Buki uzvarēs izaicinājuma kausā. Es teicu otrādi. Jā, tu teici otrādi. Jā. Un LV bet skors, man liekas, bija tavējais. Tu teici LV bet skors. Jā, tur viss pēc pareizi. Tik tālu bija. Ja mēs paskatāmies. Bet pa Jēkapilu. Jēkabils ir viena no tām komandām, kas atsaucās uz mūsu iedrošinājumu. Mēs teicām epizodē, ka ja mēs tur kaut ko galīgi greizi un nepareizi, tad droši dodiet mums zināt. Jo mēs abi norakstījām, man liekas, Jēkapilu. Jā. Pret Rektopus viņiem bija. Jā, mēs abi norakstījām Jēkabili un Jēkabils mums atsūtīja tādu draudzīgu sveicienu. Krišs Rauska mums pārsūtīja to. Lūdzu nodot džekiem, ka viņi no basketbola neko nesaprotu. Tā ir taisnība. Nestrīdēsimies pretī un novēlam viņiem veiksmi tālāk pret Ērūfu. Tur gan būs grūti, bet veiksmi novēlam. Džeki, tagad mēs esam par jums. Un ko tu saki te? Pārdaugos Buki pret LV bet skorts. Vispār. Pārdaugos Buki, pieturēšos to, ka viņi iet uz finālu. Un šobrīd jau mans viedoklis ir pamainīts, un es vēlos Jēkabils Oškalnu redzēt finālā. Es man liekas, Ērūfam abas 2 spēles bišķi pret gāzi paskatījos. Man, ja godīgi, viņi baigi nepārliecināja, tāpēc, es laikam arī atļaušos uz Jēkabilu. Nē, jā, es iešu uz Jēkabilu un Pārdaugavas finālu. Pārdaugavas Buku finālu. Pret Ērūfu bronciņu. Jā. Tur būs interesanti. Tā. Kas mums ekstra līgā notiekās? Ekstra līgā mums arī ir play-offiņš jau iet jau pilnā spārā. Līdz 2 uzvarām, starp citu. BK dolāri pret Anzāģu turība, kā es prognozēju. Tu neprognozēji tā, tu kļūdījies. Un ASK pret gāzi. Tur mēs kļūdījāmies abi, jo gāzi mēs izslēdzām pret Ērūfu. Bet ko mēs par ASK teicām? Man liekas, mēs teicām, ka viņi tiks, ja es tā pareizi atceros. Jā. Nē. Es nezinu, kas te notiek. Jā, rekur. Gāzi. Nē. Gāzi. Mēs gāzi nosūtījām uz izaicinājumu kausu. Bet par ASK, ja tu pat ir mazliet uz augšu, ASK pret Ērūfu un Ērūfs tālāk tika. Tāda bija mūsu vīzija. Jā, ka Ērūfs līdz pusfinālam. Ka Ērūfs spēlē bronzu. Tāda bija
Man atkal ASK bija. Tad jā. Labi, ko tur daudz? Skatīsimies, kā tas viss izvēršas šajā nedēļas nogalē, jo viņiem ir atkal nākamā kārta. Tā kā droši slēdzieties vai no YouTube, vai nāciet uz Mežparku vai Ādažiem, kur katra spēle notiksies. Par cik mums ir kaut kas jāpagudrojas. Pat ja mēs neko nemākam šaut pareizi, tad mēs piedāvājam tādu nedaudz operatīvāku risinājumu, lai sadalītu šo savu nezināšanu uz pusēm. Piedāvājam tā, ka 3., 4., 5. un 6. līgas zarus mēs taisīsim kopējo predikšanu. Respektīvi, es izvēlos vienu pāri, Dāvis otru, un tā mēs ejam nevis katrs savam pārim pasakam, jo pirmkārt tas būs garlaicīgi jums. Otrkārt, tas palielina mūsu iespējas nošaut galīgi nepareizi, tāpēc mēs tās gribam samazināt. Un treškārt, tā vienkārši būs interesantāk. Jā. Tā kā varam uzslēgt 3. līgas zaru un skatāmies, tur arī jau astotdaļfināls ir norisinājies, 2 spēļu summa, redzam, ka Sparta Logistics vinnēja Kūperu, BK Iemetiens vinnēja Kraukļu VF Cup komandu, kas mums tur otrā Patrija vinnēja Ikšķilu plus 6, tāds sīvais, un Kreditorums vinnēja Maestro plus 22. Jā. Ok, ceturtdaļfinālē arī 2 spēļu summa. Kuru pusi izvēlēs tu? Labo vai kreiso? Daram tā. Es ņem šito, tu ņem to. Jā, aiziet sarunāt. Tātad pirmā kārta ir Radeks pret Sparta Logistics. 2 spēļu summa. Radeks kā pirmā vieta. Man liekas, arī bija regulārajā sezonā. Es domāju, ka viņi diezgan tālu tiks šī. Tāpēc es lieku uz Radeks. Un Bozo basket pret Iemetienu. Paņem savējo. Paņem banketiņu. Labi, banketiņš pret ASK Patriju. Ja tu saki, paņem banketiņu, tad es paņemšu banketiņu. Banketiņš vinnēs ASK Patriju. Ok. Tad pret Bozo baskets pret BK Iemetiens. Tur starp citu īstenībā atkal jāuzteic Bozo basket ir jau sāk mazā mandrāža veidoties, jo jau tur tika iepublicēta Bozo basket tāds, gribētu teikt, galvenais organizators Arturs Ozoliņš bija kluba prezidents bija ielicis bildi, kur viņš ir uzvilcis BK Iemetiens formu un teicis, ka nav sakritība, ka viņi tiekās šajā play-off kārtā, tā kā tur būs arī tāds pievienotais mazliet personīgā cīņa. Es domāju, ka tu teiksi par to, ka Bozo baskets arī tas pats prezidents, ka viņš paziņoja oficiāli, ka Bozo baskets izceļ šogad 3. līgu, ka viņam būs Bozo basket tetovējums. Tā kā es laikam... Arča, mēs tevi turēsim pie solījuma, jā? Jā, es laikam arī to kaut kādā ziņā gribētu redzēt, tāpēc es laižu Bozo basketu uz pusfinālu. Un otrā pusītē Kreditorums pret Let It Rain. Man ir saviem vārda brāļiem jābūt lojālam, par cik spēlēju komandā Lai Līst. Tad Let It Rain ir angliskā versija, un pagājušajā sezonā arī 3. līgā kopā cīnījāmies. Let It Rain uzvarēs Kreditorumu un dosies tālāk pusfinālā pret Banketu. Okay. Tad mans pusfināls ir Radeks pret Bozo basket. Lai gan es teicu tikko, ka es gribu redzēt tetovējumu, es domāju, ka Radeks tomēr... Viņiem arī bija pēdējā sezonas spēle, viņiem tur bija pat tiem maliņiem un labi, teorijā jau baigi grūti vinēt vienu to pašu komandu 2 reizes vienas sezonas ietvaros, bet man liekas, ka Radeks ir diezgan augsta ešelona komanda. Radeks finālā Bozo bronza, jā. Un viņiem pretī ies, finālā būs Radeks pret Banketu un bronza būs Bozo pret Let It Rain. Ok. Redzēsim, vai tā arī būs. Dodamies tālāk. 4. līga. Kas mums notiek 4. līgā? Tā, tur ir arī visiem astotdaļfināla pirmā kārta ir aizvadīts, un varam palūgt vizuālītī. Jā, 4. līga, pirmā kārta ceturtdaļfinālā ir aizvadīta. Redzam, ka nevienā spēlē nav bijis, tā teikt, starpība mazāk par 10 punktiem. Tagad diezgan tāds smags darbs varētu būt tiem, kam jāatcitās. Šobrīd izskatās tāda vienvirziena iela, bet ok, aiziet. Tad atkal es ņemu savu pusīti. Man pirmais ir BK Snoopijs pret Meha. Pirmā spēle BK Snoopijs plus 24. Es neticu, ka Meha atcitīsies, tā kā plus 24 varbūt būs lielāks plus. BK Snoopijs dodas tālāk. Ok, manā pusē Blackstorks pret Alvila dēliem. Neesot bijusi vieglākā spēle, tas arī redzams pēc plus 11, bet man liekas, ka Blackstorks tomēr ir bišķīt ne bišķīt, bet diezgan pārāk par Alvilu dēliem, un ka Alvilu dēli neatvilks
atpakaļ. Tā kā es laižu tālāk Blackstork. Pata Strenča pret BK Gaujienu. Pirmā spēle plus 40 Gaujienai ir nepieciešami visi basketbola dievi, un es neticu, ka tajā dienā viņi būs, tāpēc Pata Strenča dodas tālāk. Cīnīsies pret BK Snoopy. Es tagad domāju, vai mēs šito nedaram baigi lieki, ja tur tie plusiņi tādi ir, bet es laižu Rimšu plus 3-4, Rimšu līdz finālam. Taverna komercveiksnes pret Limbažiem. Tavernai plus 34, Taverna dodas tālāk. Virģins arī noturēs. Virģinam plus 26 pret Pilsakmeni dosies tālāk. Purlī vēl cārā pret Fano Latgola. Tur gan jau tā bišķīt interesantāk. Plus 11 nav nekas neiespējams, bet es ticu, ka Fano Latgola noturēs. Kā jūs spiedīs uz gāzes, dabūs lielāku plusiņu un tiks ceturdaļu finālā. Jā, sēduma arī diezgan labi. Handikapiņu dabūjuši pret Janganiem. Pirmajā spēlē plus 31. Tur arī ir pagājušā sezona un aizpagājušā sezonā. Tur ir bijuši kosmiskas atspēlēšanās. Tur 20, pat 30 punkti bija Gaujienu. Tā kā... Es domāju, ka tālāk neiesim. Zini, kā tur ir ļoti daudz spēļu, un es ticu, ka aprīļa epizodē mēs varēsim apskatīties, kā tur iet viņiem ceturdaļfinālos un pusfinālos. Līdz ar to mums šobrīd prognozēt tik tālu, manuprāt, nav nepieciešams, un mēs varam doties uz 5. līgu. Ko tu saki? Nē. Paņemam ceturdaļfinālu. Paņemam arī ceturdaļfinālu. Jā, taču vienam sāpēm. Okay, tāda ceturdaļfināls BK Snoopijs pret Pata Strenči. Veču, ka es būšu lojāls tev, BK Snoopijs uzvarēs. Okay, bet nebūs viegli, man liekas. Blackstorks pret Rimšu. Hashtag Rimšu finālā. Es laidīšu. To Kugrēnu solidarizējies, jā? Viņš izteica kaut kādas vienas frāzes tāda, ka kaut kad jātiekas Snoopiem ar Rimšu finālā, un es izskatās, ka viņi varētu būt. Jo viņiem arī diezgan labi sastāvu papildinājumu, tur groza apakšā ir, un Blackstorkiem varbūt nav tik labi... Nevis nav tik labi, bet nav tāda konkrēta garie. Viņiem tur vairāk tāds. Ok, tad tu saki Rimšos pusfinālu. Jā. Labi, Taverna pret Fano Latgola. Būs ļoti interesants ceturdaļfināls, bet Fano Latgola dosies uz pusfinālu pret BK Snoopijs. Ok, un kas man tur ir Virgin City pret Sedumiem? Sedumi paņems, jo... Pagājušās gada čempioni, un es domāju, ka viņi mēģinās aizstāvēt to savu titulu un Virgin City. Viņi arī, kaut gan Virgin City arī, viņiem labs tas sastāvs, viņiem varbūt tur kaut kādas kāpumu un kritumu mēdz būt ik pa laikam. Izvēlies, Sedum vai Virgins? Sedum pret BK Rimša. Tad tavs pusfināls Sedum pret BK Rimša, kurš finālā tad tomēr? Vai Sedumi aizstāvēs godu? Rimša ir finālā. Tad Snoopijs pret Fano Latgola. Lai iet tas Rimšas Snoopijs fināls. Lai iet Snoopijs finālā. Fano Latgola cīnās par bronzu pret Sedumiem. Un Rimša izcīna čempionu titulu, Snoopijs 2, Fano Latgola 3, Sedumi paliek koka medaļās. Tāda ir mana prognoze. Kā tā vējā? Es vairāk negribu prognozēt šo. Tāpēc, ka nesaku, es esmu iesaistītā persona. Es līdz pusfinālam vēl varēju, un tālāk es... Ok, sarunāts. Tagad gan dodamies uz 5. līgu. Skatāmies tālāk. Kas mums ir 5. līgā? Arī te mums ir 8. fināli jau aizvadīta, 2 spēļu summa. Jā, ir zināmi 4. fināli pāri Jēbals pret Pārdaugavas Buki 2. Pēc lamāties. 4. fināls. Labi. Kuras labi? Viss kārtībā. Jēbals pret Pārdaugavas Buki 2. 2 spēļu summa. Pārdaugavas Buki 2 kapitulēs Jēbalam. Jēbals tiks tālāk. Okay. Jā, Jēbals man ir diezgan tāds smags jaunā pasaule pret Lai Līst. Ļoti smags dodas. Jā, jo jaunā pasaule visu sezonu diezgan labi aizvadījusi 5. līgā, Lai Līst tur ar labākiem un sliktākiem uzplaiksnījumiem. Paviļņiem. Pēdējā spēlē tur Edijs Skuja, tur diezgan monstruāls triple-double. Es teikšu tā. Ko teiks Dāvi? Es būšu riebīgs. Un es teikšu, ka jaunā pasaule tiks pusfinālā, bet man liekas, ka tur plus mīnus 5 punktu 2 spēles. Ka tur būs abas divas diezgan tādas kvalitatīvas un sīvas spēles. Es ļoti ceru, ka es aprīļa epizodē varēšu pateikt, Dāvi, tev nebija taisnība. jo es vēlos tikt tālāk, bet tur būs grūti tiešām. Jaunā pasaule ļoti spēcīgi, jauni, atletiski, enerģiski džeki. Tā kā būs interesanti, bet ok.
Tūlīt jau no pasaules tālāk. Jā. Kas man tur ir bekā knockout pret RS Autoparts RMC? Es būšu lojāls knockout barbershopam. Esmu jau lojāls vairākus gadus. Tu ej tur griezties? Jā, es eju tur griezties, graizīties. Vairākus gadus, cik divus gadus esmu lojāls tur, tā kā es teikšu, knockoutiņš iet tālāk uz pusfinālu pret Jēbalu. Okay. Un tad man ir visu uzvarēja pret Skandijas. Es zinu, ka visu uzvarēja spēlē Baumaņa kungs, groza apakšā. Visu uzvarēja. Es saku, ka viņi arī darīs visu uzvarēja arī izdarīs, jā. Ok, Jēbals pret knockout. Ļoti interesants pusfināls un vienā spēlē, kura būs nenormāli spraiga, uzvaru izcīnīs knockouts pēdējā minūtē. Okay. Es saku, ka Baumans savāks 25 atliekušās pusfinālā, bet jaunā pasaule tāpatās tiks tālāk. Tad fināls jaunā pasaule pret Jēbalu. Es pret knockoutu. Atvainojos, pret knockoutu es palikšu uz knockoutu lojāls. Jā, tātad knockouts. Okay. Finālā, par cik tu mani jau izslēdz ārā ceturdaļfinālā. Un par bronzu. Mana konference Jēbals izcīnīs bronzu. Man arī liekas, ka Jēbals diezgan labi laiž un nevēlt otrā vieta regulārajā sezonā un atradīs, kā tur to groza apakšu nosekt. Gan jau, ka tur nav tikai groza apakšu. Tā vēja jaunā pasaule, kur iekļūt finālā? Es pa jauno pasauli. Tu esi pa jauno pasauli. Pagājuši gadu patīk tas moduls. Jā, var arī tālāk nerunāt nemaz. Es tevi sapratu, mani jau izslēdz ceturdaļfinālā. Sesto līgu varam lūdzu uzlikt, tur vismaz mēs nespēlējam. Nesāksies kašķi. Ņujorkas Briks, jebšu Riga Briks spēlē pret KE Performance. KE Performance. Man ļoti patīk, ka Riga Briks ies tālāk. Viņam labs logo. Man labs nosaukums arī. Mežparks pret BK Pilžņiem. Ko lai te dara? Es teikšu, ka Mežparks zaudēs un BK Pilžņi ies tālāk. Labi. Nekomentēšu. Kāpēc? Pilsakmens 2 pret Ūpis. Lai iet Ūpis pret ķieģeļiem. Viņam labs logo. Jā, es palielam tā arī balstos. Ūpis pret Briks. BK Fire pret Flamingo. Abiem labi logo. Pagājušajā sezonā pret abām viņām bija spēles. Baigi, es neatceros. Un atkal pierādās tas, ka mums ir viens analītiskais un viens netika analītiskais prāts. Viens vadās uz logo, otrs iet iekšā sastāvos. Jā, es domāju. Bet kāpēc gan ne? Flamingo? Nē, jā, Flamingo. Tad jā vai nē? Jā, Flamingo. Jā, tad jā. Flamingo. Jā. Tiešām? Es varu pārdomāt. Pieņem lēmumu. Flamingo. Ok, tātad pusfināls Riga Briks pret Ūpis. Es gribētu teikt, ka Ūpis tos ķieģeļus aiznesīs projām. Un aizies finālā Ūpis pret ķieģeļiem. Un es saku, ka Pilžņi tiks finālā un pat trešo vietu Flamingo spēlēs. Tātad Flamingo pret Ūpi. Flamingo pret Riga Briks un Pilžņi pret Ūpi. Jā. Es teikšu, ka Ūpis uzvarēs. Un bronzu paņems Riga Briks. Labi. Jā, es tev piekrītu. Tu man piekrīti. Ūpis, jā. Ūpis. Ļoti labi. Kaut kā raiti tikām cauri. Lūdzu komandas, jā? Ja mēs pasakam aplam nepareizi droši, dodiet ziņu Krišam Rauskam, dodiet ziņu mums, Instagramā, Facebookā. Un ļaujiet mums justies tā, kā mēs jūtamies šodien. Kā nemākuļi. Sākās teikums, es gaidu, kur tas aizvedīs, kas vai trāpīs vai netrāpīs. Vai trāpīs vai netrāpīs, mēs netrāpījām prognozēs, bet kāds no mums trāpīja vienā citā prognozē, tāpēc atgādinājums, ja nesanāk, vienā sacensībā piedalēs vairākās, kādā jau sanāks, un tāpēc, dāmas kungi, dārgie draugi, trāpīs vai nē? Reinis un Olijs vienādi izvēlējās BK turību, taču Jugla tomēr sarūpēja Dāvim 3. punktu, pārspējot turību.
paskatāmies video, kas varbūt spēs izskaidrot, kāpēc manas dāmas zaudēja. Jā. Viss, ko es varu pateikt, ka šis video tika filmēts tieši pirms tās spēles. Jā. Un, manuprāt, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc manas dāmas nesarūpēja man otro punktu. Man liekas, ka divas dāmas, kas bija tās nopietnās, viņas arī vislabāk aizvadīja to spēli. Jo, Protams. Jā, jo BK Jugla ar rezultātu 61-52 pārspēja tās turības dāmas. Tur Liena Jansona double, Megijai Zeltiņa pievienoja 15+7+5. Un, kā jau teicu, turības komandā Daniela Reichenbacha 16+6. Un vispār viena lieta, ko es gribu atvainoties, ir šī pagājušās sezonas bronzas spēle, kur es pats arī komentēju, un es pagājušā epizodē teicu, jā, tur Juglas jaunietis. Es sajaucu bišķi Kraukļu F komandu, man vajadzēja zināt, kā tomēr... Es nezinu, vai dāmas tev šo piedos, bet tu, protams, vari mēģināt viņām atvainoties. Bet jā, uz doto brīdi situācija tāda, ka Dāvis ar lieliem soļiem iet uz šīs sezonas rāpīs vai ne čempionu titulu. Es, man liekas, varu panākt izlīdzinājumu. Dāvim 3 punkti, Reinim 1, Olijam 0. No Olijam ir krietni jāsaņemās, un tāpēc mēs tagad dosimies lozēt nākamo spēli, no kuras izvēlēties. Kamēr tu tur gatavojies, mēs izvēlējāmies šo svētdienu, kas būs 22. marts. Tur 11, man liekas, pat spēles ir visās dažādās līgās, sākot no 6. līdz pat izaicinājumu un ekstra līgai. Un skatīsimies, iemetīsim tuliņās mūsu Olijam. Tā teikt, piedāvājumu sarakstu, menu ar spēlēm, un lai viņš izvēlās, kas tad mums tur būs. Kurš sāk? Es sāku? Jā, jo jūs man atstājāt pagājušajā nedēļā. Jā, mēs tev atstājām Juglu, atstājām nepareizi, tāpēc tev tagad būs jāizvēlas pirmajam. Mēs ņemam svētdienu, mēs dodam Olijam komandu izvēlēs vienu spēli bez komentāriem, un Olijs Stīpa izvēlās no svētdienas spēlēm. ASK pret Gāze LV. Labs. Ok, ļoti labs. Tā tad izaicinājumu ekstra līgas. Ekstra līgas pusfināla pirmā spēle. 4. svētdien sporta centrā Meža parks. Es ticamāk būs arī video tiešraide. Es eju ar Gāzi LV. Tad man paliek ASK. Jā. Labi, pajautāsim Olijam. Viņi izslēdz Eiropu, tur man skepsis pret viņiem diezgan ātri nolika pie vietas, tāpēc es izvēlējies uzvarētāju bez komentāriem. Pierakstīsim, ko tu izvēlējies? Gāzi? Jā, man ir LV Gāze. Olijs Stīpa izvēlējās ASK. Okay. Tā tad atkal mēs esam nonākuši pie situācijas, kurā man un Olijam ir vienādas izvēles, savukārt tev ir atsevišķi. Es ļoti ceru, ka tev nebūs 4. punkts un ka beidzot Olijam būs 1. punkts un man 2, lai šis viss paliktu bišķīt interesantāk. Viņam nebija 3-1-0 ir, jā? Jā, 3-1-0 ir. Olijam pagaidām pagalam neveiksmīga sezona, bet neko darīt. Tāda ir spēle, tāda ir dzīve, tomēr trāpīs vai nē. Dāvis līdz šim ir trāpījis 3 reizes, Reinis 1. Olijs nevienu. Bet tagad jāiet paskatīties foršākie momenti no spēlēm, kurus jūs esiet mums mīļie iesūtījuši. Un sadaļa beigas bez taktikas būs ar nelielu taktisko piesitienu. Viena lieta, kas uz atvadām ir jāpasaka paldies visiem tiem, kas nāk. Brīvdienu vakaros atbalstīt, fanot, skatīties. Palielam, kaut kādā ziņā tas basketbols ir arī daļa skatītājiem, jo tomēr tā izklaides industrija, vai ne? Bet. Un mums ir arī diezgan foršs kaut kāds bildes iemūžināts ar faniem, kas nenāk vienkārši uz spēlēm, bet nāk ar sirdi. Ar PVN, ar pievienoto vērtības nodomu. Ja? Jā. Tāpēc skatāmies, kas mums te ir pirmais bilde.
pirmā bildīte, kas mums ir. Skatāmies video, nē, skatāmies Bildītes ekrānā. mums būs. Bildītes mums būs šeit, ko jūs paši esat iesūtījuši mums. Vai arī ko mēs esam noķēruši kaut kādos mirklīšos. Džo par prezidentu. Jā, jeb šo Jānim Brumermanim ir savs hypemans līdzi. Uz katru spēli es nezinu, bet attiecīgi uz šo ir bijis. Nezinu, vai gatavojos vēlēšanām vai nē, bet arī diezgan kreatīvi. Izskatās, ka tur kaut kāds finiera gabals ir aplīmēts ar kartonu. 4 krāsās pilnīgi. Lai redz, Džo par prezidentu, 2 izsaukuma zīmes. Dāmas stūrītī arī skatās un domā, kas tur tajā pusē rakstīts. Kur partija būs jābalsta? Kuru partiju būs jābalsta? Prezidents jau neko. Nākamais. Jā, Un tiem pašiem tā bija Salkrasta spēle, un tai pašā spēlē arī Jāņa Gailīši, jeb Jāņunkuļi atbalstītāji mājās ir labi pastrādājuši. Redzam, kad ir jāpietur, bet kājas plakātam ir. Ļoti labi. Aiziet Jāņunkuli. Saņemies. Kā tu vari nesaņemties, ka tev atnāk jaunieši? Tev plakātu atbalstīt. Ļoti labi. Bravo. Uzsakam. Jauniešus uzsakām. Skatāmies nākamo. Mums tur ir BK Knockout spēlētāju dāmas sagatavojušas jauku dāvaniņu ar ko tur ir? Mullermilch, proteīnu pieniem un jauku zīmīti. Kas tur tajā zīmītē ir rakstīts? Izvēlākās fanes par un ar jums. Vai, cik mīļi, cik mīļi, jauki, ļoti, tiešām. Visu cieņu BK Knockout spēlētāju dāmām. Tāpēc arī viņi tiks finālā. Tāpēc arī viņi uzvarēs. Klīst baumas, ka pēc spēles ģērbtuvē Mullermilch vietā bijuši šaliņi. Neko nezinām. Dodamies tālāk. Jā, tev ir bijusi spēle dzimšanas dienā? Man dzimšanas diena ir mūždienas svētku dienā. 6. tev tur nav variantu. Jā, 26. decembrīs man diemžēl nav. Tev pašam? Man liekas, ka man ir bijis, bet reku Kārlim Požņakovam. Es ceru, ka es pareizi uzrakstīju. Tūlītās. Labi. Bet jā, redz, kur Kārlim Požņakovam ir dzimšanas dienā iekritusi spēle, un tas arī neliedz atzīmēt, un tā sirsnīgi un kreatīvi, es pateiktu, apsveikt. 36 and still cooking. 36 un joprojām cepj pretiniekus. Ļoti labi. Arī jāuzteic dāmas par radošumu. 3 sirsniņas, katra dāma 1 sirsniņu pielikusi, MVP pierakstīts. Burvīgi, un pats arī iemūžina, tā izskatās. Požņakovs, Kārlis Požņakovs. Jā, man liekas par daudz garumzīmes. Pats arī izskatās šo iemūžinu, tā kā tikai un vienīgi šādi te vajadzētu atbalstīt spēlētājus, kuriem ir dzimšanas dienas spēles dienā. Bravo, dāmām! Skatāmies tālāk. Kas tad mums šeit ir? Tas ir Rīgas Zeļu prezidents Edgars Buļs. Izskatās, ir atnācis jaunu prospektu medībās un nākamo sezonu, ko piesaistīt. Kopā ar LVBet pārstāvu Roberts Budīgin arī uz LVBet Scores spēli atnākuši. Varbūt jaunos sastāvus meklē, papildinājums. Nākamajai sezonai, jā. Šai sezonai vairs nevar, bet kas to zina, tā kā redzam arī no augstākajiem Latvijas basketbola ešaloniem nāk skatīties cilvēku spēles, analizēt, priecāties, aplaudēt arī. Skatās tā kā. Prieks redzēt. Šis jaunais Dynamic Duo Latvijas basketbola virtuvē. Viņi tik bieži abi visur ir kopā un Čau. Tā kaut kā ir. Jā, bet, protams, vēl ir Eiru fani, kas nāk rozā drēbēs. Turībai vienmēr ir atbalsts, dāmu turības. Tā kā, Pārdaugavas ultras. Mēs vienkārši visus jūs nevaram apkopot, bet mēs jūs varam pieminēt un pateikt milzīgu paldies jums, ka jūs esiet vispār. Turpiniet. Mēs jūs redzam. Mēs jūs redzam. Ceru, ka arī jūs mūs redziet. Prieks. Un milzīgs paldies visiem tiem, kuri lojāli skatās podkāstu Zem stīpas, jo pateicoties jums, mēs spējam šo turpināt darīt, censties, mēģināt gudroties kaut vai nepareizi. Tomēr mēs esam beņķa eksperti, nepavelti mēs nosaucām sevi tā, jo, ja mēs būtu laukuma eksperti, tad varētu būt citādāk. Bet no beņķa jau visi var gudri runāties, vai ne? Tik daudz atsaucies uz to, ka bija nepareizs prognozes, ka man liekas, ka tev tomēr sāp. Nē, man nesāp. Man vispār nesāp. Man ir prieks, ka mēs kļūdamies. Jā. Jo kas kļūdās, tas pats kļūst kļūdains. Kā Fiņš teica, uz šīs skaistās citāti, no šīs skaistās dziesmas mēs arī
Atvadīsimies ar jums kopā bija es un Dāvs Gareņš un Reinis Rikvēls, Kolēga. Allaš, ierastais kolēģis blakus šajā krēslā un sakām jums milzīgi paldies, ka skatījāties Olibet Enthusiast Basketbola līgas podkāsta Zemstīpas 2. sezonas 5. epizodi. tiekamies aprīlī. Tiekamies aprīlī. Neslimojam, atceramies pupoles vēdienā izpērt visus ar pupoliem, lieldienās ripinam olas un ejam, spēlēm, baudam basketbolu pavasaru. Čau!